Viesojoties Tasmānijas galvaspilsētā Hobartā, mēs satikām kādu ļoti īpašu cilvēku – latvieti Ievu Šauli, kuras hobijs ir kolekcionēt pūces. Kādas pūces ir Ievas kolekcijā, iesim lūkot. Ievas un Arnolda Šauļu mājā Hobartā pūces sveicina jau pie pašām durvīm. Tobrīd gan grūti iedomāties, cik daudz dažādu pūču sagaida aiz tām. Blakus Latvijas istabai, kas norāda, ka mājas saimnieki ir latvieši, kas uz Otru pasaules malu devās kara laikā, šajā namā ir arī īpaša pūču istaba, kur glabājas Ievas kolekcija. Pūcītes Ievai patikušas jau no bērnības, kad abas ar māsu gaidās bijušas pūču kopā. 700 pūču lielā kolekcija gan sākusies salīdzinoši nesen, ar pavisam mazītiņu sudraba putniņu. 90. gadā man tviņmās iedāvināja tādu pavisam maziņu pūcīti, ko kaklā piekārt. Un tā bija pirmā reize, tā, kad es braucu uz Latviju. Un tajā braucienā es sāku domāt, kad būtu labi, ka man vēl kāda pūcīte būtu. Un tas ir, kā man kolekcija sākās. Šitos nopirku Ķīnā, Hongkongā, tādā mazā zvejnieku ciemā, kur varbūt tās tikai bija kādas 20 rotas lietas, un tur bija šitā pūce, un es teicu, man noteikti to vajag. Lielākā daļa ir man dāvinātas. Lielākā daļa. Es ļoti reti kaut kur nopērku kādu, izņemot ceļojot. Tas lielākais gandarījums bija Latvijas dzintara pūcīte. Un te ir, piemēram, šitā ir Tasmānijas pūce, kas ir no Tasmānijas čiekura. Tā ir no tādas lielas pupas no ziemeļu Austrālijas St. Helens vulkāna Kanādā, no vulkāna no lāvas. Mēs esam jaunā mājā ievākušies tikai pirms gada, un tā kā mans dēls būvēja šo māju, tā viņš uzbūvēja tieši tā, kā man vajadzēja, lai man būtu vietas visām pūcēm, ko izstādīt. Pūces gan izlido arī ārpus pūču istabas un ir sastopamas sākot no Ievas somiņas līdz pat visām citām telpām mājā. Dažas ievākušās pat Ievas vīra Arnolda darbistabā, kurš gan tobrīd norīkots pie pusdienu gatavošanas, kamēr Ieva stāsta par pūcēm. Tas nevajag vairs vārīt, tās ir karstas, tas ir... Nu, pūces jau ir smukas, nu. Tā pūce arī smuka. Tā kā viņai iet garām, tā viņa sāk runāt. Šais kādreiz tā nobaidījies? Jā, gan es nobaidīju, un tad man mazbērni nāca un teica, nē, mēs negribam to, mūs baili. Tā ir tāda ļoti vērtīga, un viņai pat attaisās aizmugure, un tur var noslēpt kaut ko. Man ļoti patīk tās, kas ir tā kā skolotāji, tā kā es esmu pats skolotāji bijusi, tad man patīk visas pūces, kas ir ļoti gudras izskatās un pēc skolotājiem izskatās. Lai gan Amerikā esot pat tādas pūces, kas alās dzīvojot, kopumā šos putnus pazīst visā pasaulē, tāpēc ar kolekcionēšanu ejot viegli. Lai arī kurā pasaules malā esi, visi zina, kas ir pūce. Un tāpat tuvākie draugi, īpaši latvieši, kam Ievas un Arnolda Hobartas māja ir galvenā tikšanās vieta, zina, ka Ieva krāj pūcītes un nebeidz viņu iepriecināt.